Esam ciemos pie Ojāra Kehra kunga, Latvijas Basketbola Savienības prezidenta, vēl joprojām. Un Baltijas Basketbola līgā valdē, kas jūs esat? Jūs esat vēl valdē, jā? Jā, valdes loceklis. Sāksim ar tādu aktuālo lietu. Jūs septembra sākumā bijāt Turcijā, gan apmeklējāt pasaules čempionāta spēles, gan arī FIBA pasaules kongresu. Kā jūs vērtējat abus šos pasākumus? Pasaules čempionāts bija ļoti labi organizēts no Turku federācijas puses, ar ļoti labu vērienu, ar ļoti labu organizāciju, labām sporta hallēm, labām viesnīcām, labu organizāciju. Tā ir no organizatoriskās puses. No sportiskā viedokļa tādu pa lielam jau nekādu ļoti lielu varbūt pārsteigumu nebija, ja neskaitam, varbūt daudziem tomēr pārsteigums bija Lietuvas pietiekoši labā spēle. Amerikāņi parādīja to, kas viņiem varbūt bija jāparāda. Protams, kad labākā amerikāņu individualitāte un Durāna labā spēle 20 gadu vecumā, zvaigzne, kas varētu būt viena no varbūt lielākajiem pēdējo 10 gadu laikā. Turki, es domāju, iepriecināja savus skatītājus, bet diemžēl fināla spēlē praktiski nebija vairs gatavi, nebija palicis vairs emocionālā spēka pēc uzvaras pusfinālā. Un arī liedzīgi spēlē pa trešo vietu, kur Serbija praktiski jau bija visu gaisu izlaidus pirms tam. Bet, protams, ka Lietuvu var apsveikt, un Lietuvas basketbola rezerves parādīja to, ko viņas var, un pelnīti iegūdot augstu vietu. Parunās vairāk par kongresu. Kā jūs vērtējat kongresa darbību pieņemtos lēmumus? Kongress jau pārstāvība ļoti augsta. Basketbola spēlē 200 un vairāk valstīs pasaulē. Basketbols kopumā attīstās ļoti labi arī Āzijas kontinentā, arī Āfrikā. Vienlaikus arī tomēr Eiropa saglabā līderu pozīcijas, ja neskaita amerikāņus un Argentīnu, varbūt arī nedaudz Brazīliju, tātad būtībā Ziemeļamerika. Pārējā tomēr basketbola līmenis ir augstāks, bet basketbola popularitāte un izplatība ir ļoti augsta. Gan jāņem ar vērā, ka Okeānijā, tāpat Āzijā, tomēr augumi, kas basketbolā ir ļoti svarīgi, ir zemāki, bet tas nenozīmē, ka tur turnīri būtu mazāk interesanti. Varbūt, ka nav visi vēl tā pilnībā apzināts, bet zināmā mērā pieņemtie lēmumi ir diezgan, es neteiktu, ka revolucionāri, bet viņi ir būtiski un tādi lēni un pietiekoši konsekventi. Un vismaz uz papīra, redzēsim, kā tas īstenosies dzīvē, FIBA pasaule ir pārņēmusi varu vai paņēmusi to varbūt atpakaļ, jo tad, kad nodibinājās FIBA Eiropa, sākās cīņa par to, kas būtībā pārvaldīs Eiropas basketbolu, jo lielākā daļa naudas, un to mēs redzējām arī kongresā, kāda 70% no kopējās naudas arī FIBA pasauli ir no Eiropas basketbola komandām, protams, pirmkārt no lielākajām arī valstīm. Tad tā bija zināma cīņa starp FIBA Eiropu un FIBA pasauli. Šobrīd statūti lielā vienprātībā, lai gan kulāros tur varbūt nepilnīgi visiem tas patika, bet ar vienkārši nevis ar balsošanu, bet ar aplausiem tika pieņemti statūti, kas paredzēja to, ka, ja būtībā, ja tā ļoti vienkāršot saka, ja ir diskusijas, tad FIBA pasauli ir taisnība, un 3. un 4. pants arī ir. Ja ir diskusijas, tad skaties 1. pantu. Tā kā, un FIBA Eiropa ir jāizpilda lēmumi un jāorganizē basketbols Eiropā. Bet tas, domāju, arī ir labi, jo kaut kādai hierarhijai ir jābūt, jo basketbola nelaime bija tā, ka tas ir pārāk sadalīts Eiropā. ULEPS, Eirolīga,
FIBA pasauli. Nu, tā kā viens no varbūt tādiem solījumiem, ko jaunais prezidents Francūzs Manīnī, kas tika ievēlēts pasaulē uz 4 gadiem, kurš teica, ka konsekventi strādās nākamos gadus kopā ar iepriekšējo prezidentu Austrāli Elfinstonu un nākamo no Argentīnas, lai būtu tāda nepārtrauktība, un arī 4 gados, diemžēl, pasaules līmenī tu diezgan maz var izdarīt. Un pirmais ir kalendārs, jo basketbola nelēma atšķirībā no futbola ir kalendārs, kurš nav saskaņots, jo vadošajiem spēlētājiem praktiski, ja viņi spēlē klubos, ja viņi sākās tagad, tas ir septembra beigās, NBA nedaudz vēlāk, oktobrī, un viņi iet līdz kuram laikam? Līdz Jāņiem, labākajās līgās. Līdz jūnija beigām, līdz Jāņiem. Un līdz ar to paliek tikai, un šis kalendārs ir nepārtraukts, tur izlasēm nav kur iespraukties. Un tad izlasēm paliek tikai vasaras mēneši, kas, protams, no vismaz daudzās valstīs, domāju arī mums, bet jau vēl vairāk citās, kur tie ir atvaļinājumi mēneši, kas ne tuvu nav vislabākais laiks iet iekšā telpās skatīties basketbolu. Un no tā, protams, cieši basketbola popularitāte. Jaunais prezidents ir apņēmības pilns, kad viņam tas var izdoties. Gribētos vēlēt sekmes, ja no tā daudz kas varētu mainīties, tad arī mums būtu iespēja, teiksim, Latvijas izlasi redzēt mājās biežāk, ne tikai draudzības spēlēs, bet arī, teiksim, oficiālās spēlēs. Kā jūs redzat, vai būtu teorētiski iespējams panākt kādu vienošanos arī ar NBA, lai viņi atbrīvot savus spēlētājus uz nacionālajām izlases spēlēm, vai tas tomēr ir pārāk utopiski? NBA izpildu direktors piedalījās kongresā, uzsvēra to, ka NBA arī ir daļa no US basketbola, kas būtībā ir basketbola federācija vai savienība Amerikas Savienotās valstīs, ka viņi grib strādāt kopā, tāpat ar studentu basketbolu. Tā kā tā attieksme un komunikācija ir laba, bet vai NBA izdosies pierādīt, vai FIBA to spējas pierādīt, kad no tādām ilgtermiņiem, no NBA ekspansijas, teiksim, Ķīnā, Eiropā, ka no tā, kur viņam ir nepieciešama sadarbība no Āzijas, no Eiropas, ka tādēļ būtu vērts ieviest daudzies gados NBA šo jau nepārtraukto kalendāru. Mēs redzam, kalendārs jau ir gatavs. Un tur, protams, ir jāskaita nauda. Es saku, cilvēki bija optimistiski. Tas būtu labi, bet es domāju, ka tas galīgi nebūs viegls uzdevums.